Mīļie draugi, šodien es esmu nolēmis jums pastāstīt par šo vietu, ko es pats dēvēju par paradīzi zemes virsū. Viņas nosaukums ir Kūļi, un viņai ir daudz kas interesants. Un kas ir interesants, to jūs redzēsiet. Šeit bija koks, un sākumā, kad es iepazinos ar lauku dzīvi, tad es domāju, man vajag visādas atrakcijas taisīt. Un es no šī koka uz vienu citu koku biju novilcis to trosi, tā kā Siguldā. Un tad mēs tur kāpām augšā un tā braucām, un ar vienu mazāk gribējās braukt. Visi bija izbaudījuši to, bet tam daži cilvēki izrādījās tādi, kuriem viņiem nav koordinācijas. Viņi braucot, ja viņi sagriež, tu nesaproti vairs, kas notiek. Un viņi aizmirst, ka jābremzē. Un viņi ieskrēja tur tajā kokā ar pilnu ātrumu, pilnu šus, tas bija vāks, tajā plakanējā, ja? Un tad es sapratu, to nevajag, un noņēmu to trosi. Bet kaut kas bija slikts noticis jau tam kokam, vai viņš bija saspiests pa daudz, lai gan viņam bija tas apkārt, tas kā liek. Bet vienalga viņš bija nolēmis nedzīvot tālāk, un tad uztaisīja šādu terasīti. Vienīgais pielietojums sakarīgais, kas viņai bijis, ir kāzas. Ka pārvaldnieka meitai, Daigai, šeit bija kāzu ceremonija, tad bija ļoti skaisti, tur stāvēja viesi, un tad tas bija tāds uz šī te fona un tā dieva aussats ezers aizmugurē, tas bija tāds paskaisto. Te ir arī ugunsādē krustpunkts, un šo sauc par saimnieka akmeni. Tas ir krēsls. Viņš ir tagad krēsls, jā, bet saimnieka akmens, un šajā vietā sēžot var būt vienotībā ar visu šo teritoriju paradīzi zemes virsū. Domāt, kopumā īpašums ir vieta, ka iegūst pēdējo versiju vai visu laiku vēl notiek kaut kādu uzlabojumu un jaunas lietas? Pēdējā ēka, kas tika uzbūvēta 18. gadā, tad draugu nams tika pabeigts, un tā man likās kārtībā. Viss ir izdarīts, bet tagad es redzu, ka ir tāds transformācijas periods, te ir tāds mieriņš iestājies, jo iepriekšējie pārvaldnieki, kas bija, viņi ir aizgājuši atpakaļ savā dzīvē, un šī vieta ir tāda, kā gaida savu pielietojumu nākamo. Tā misija šai vietai ir daudz lielāka, bet kāda es nezinu. Šis ir arī viens no pirmajiem objektiem, pēc tiem visiem, ko mēs apskatījāmies. Šī ir vecā klētiņa. Vecā klētiņa, viņa agrāk bija nedaudz tālāk, tuvāk pie pagraba. Tad es viņu nolēmu atrast viņai jaunu pielietojumu. Viņa tika nojaukta, burtiski tā kā Brīvdabas muzejā tās mājas tiek nojauktas un saceltas. Jā. Un atjaunot, uzcelt augšā. Protams, daži dēļi ir nomainīti pa jaunam tie pamati, bet viņa ir ieguvusi jaunu dzīvi. Es viņu saucu par radošo namiņu. Un radošais namiņš nozīmē, ka tur notiek dažādas mākslinieciskas darbības amatieru līmenī. Kā tur ir par to Rīgu un Kūļiem tu stāstīji? Jā, teiksim, ka es esmu savā Rīgas pasaulē, tur biznes, sociums, un tad es liekos vajadzīgs tam visam, kas tur Rīgā man notiek. Un man nemaz nav laika atbraukt uz Kūļiem. Un tad beigās es atbraucu Kūļos, nonāku tur kaut kādu iemeslu pēc. Es 2. 3. dienā domāju, kāpēc, kādu vēlmu pēc es nebraucu šeit biežāk, jo šeit ir miers, šeit visas liekās domas aiziet, te ir daba, un tas tāds prāta attīrīšanās vieta. Nav tā, ka es katru dienu nāku šeit šo radošo namiņu, un tik zīmēšu, tik taisīšu māla kučus kaut kādas, bet tā kā es ienāku, tā kā es pieķeros klāt, tā kā es citreiz, teiksim, tā piespiežu, vai citreiz man tiešām ir iedvesma, un es sāku kaut ko darīt. Teiksim, kaut kādas elementāras mandaliņas ar mazbērniem, šitādas tā, lai viņiem ir vienkārši to sekot. Jeb kaut ko sarežģītāku. Un tad ieiet tajā ritmā. Man bija tā, ka es ieeju tā, ka 3 mēnešus pēc kārtas, bez mazliet katru dienu es nāku un pavadu 6, 7, 8 stundas zīmējot un krāsojot mandals. Teiksim, tās mandals, kas tur sakārties, tās lielās tajā, kur mēs sākumā tikāmies. Yeah.
tur ir mēneši pagājuši, lai viņas dabūtu tādā līmenī, kā viņas tur ir redzams. Es tur vienkārši ieraudzīju, ka man ir tāds vecīts šeit aizmugura fotogrāfija. Viņš ir tāds zīmīgs, izstāstīšu šo stāstu. Ja? Viņš ir Indijas guru, viņu sauc Devraha Hansbaba. Un tas stāsts ir saistīts ar to sirsniņu un tām sirsniņu lietām, kas man te visapkārt ir. Un tas bija 2008. gadā, es biju Indijā ar bērniem, un mūsu pavadonis Andrejs aizveda mūs pie guru, pie šī te guru, kurš dzīvo virs zemes. Viņam mājiņa ir tā kā uz sastatnēm, 2 metri virs zemes, un nekāp vispār lejā. Nu, varbūt kādreiz kāp, tad normāli viņš visu laiku ir tur. Un mēs pie viņa aizejam, un tas tā kā ļoti īpaši pie viņa nonākt. Un viņš saka, pienāciet klāt, viņš sēž augšā, un viņš skatās uz mani un uz manu meitu, kas no manis pa kreisi un mans dēls pa labi no manis. Viņš saka, aizveriet acis un pats sāk dziedāt. Tādā jocīgā veidā. Man kaut kur ir ieraksts, bet es nezinu, kur viņš ir. Un viņš saka, ieiet sevī, tā kā iemeditējiet. Un es aizveru acis un nekas nenotiek. Es tikai dzirdu to viņa skaņu, un tā skaņa kaut kā tā ievada. Un es pēkšņi redzu, manā tajā iekšējā ekrānā parādās punkts. Man nekad nav bijis neviens punkts. Un tas punkts, es tā kā ar interesi viņu tā kā aicinu tuvāk. Un tas punkts tuvojas man. Un es ieraugu, ka tā ir sirsniņa, balta sirsniņa. Es domāju, wow, balta sirsniņa, nāk. Un pēkšņi tā sirsniņa, es ieraugu, ka viņai apkārt ir galva, buļļa galva. Mammīt, mīļa, tas bija vienkārši tāds. Wow! Un tas ir, respektīvi, bullīts sirsniņš parādās, un tā sirsniņa. Un es uzreiz tajā neticamajā, tā šoks, tā galva pilnīgi ienāk man iekšā manī. Ja? Un es atveru acis, un viņš tā smaida. Un es viņam, kas tas bija? Viss kārtībā. Pienāks laiks, un tu visu uzzinās un sapratīsi. Wow, tas bija tāds. Tas bija pirms tā jau tā bullīša sirsniņa piedzīvās? Nē, viņš jau bija. Viņš bija manā pasaulē no 6. līdz 12. gadam, tas bija 2008. gads. Tas nozīmē, ka viņš jau bija. Un tas bija tik zīmīgi, un tagad es zinu, kas tas ir. Un tāpēc man visur ir sirsniņas. Tā ir dievišķā mīlestība, simbolu veidā parādīja, ka viņi tuvojas man. Un tagad es zinu, ka viņi ir atnākusi visi. Un tā, ka viņi ir atnākusi, es esmu tas, kurš zina, ka viņi ir atnākusi. Jo nav atskaites sistēmas, kā to konstatēt. Nav zīmīgi, ne? Un tad es ieraudzīju tā, un man ir bullīts sirsniņš. Tad man viens traktorists, kas regulāri lietoja alkoholiskos dzērienus, bija iedvesmā izracis dīķi sirsniņu formā. Es viņus parādīšu. Kādā sakarā? Ne es prasīju, neviens viņš izrokas ir, un viņš prasa, kas tas ir. Man vajadzēja, man bija iedvesma, ja? Un viss, un tā man sirsniņa. Un tad beigās es pats salasīju visus pēdējos akmeņus šajā teritorijā un uztaisīju sirsniņu kā dievišķās mīlestības simbolu, kur mēs aizbrauksim vēlāk. Lūk, un šis vīriņš bija tas, kur klātbūtnē man tas tā kā pirmoreiz parādījās. Tā. Man ir vēl 3 gleznas, un viņa ir īpaša to, ka viņa taisīta no pogām. Redziet, tas viss ir pogas, tās ir pogas. Tas ir loks, tā kā loks uz laimi, uz mīlestību, uz debesīm. Un šīs gleznas, jo viņas ir noteikti saucams par gleznām mākslas-darbiem, pulkstenis, viņas taisa mākslinieks, multimākslinieks Valdis Atāls. Viņš ir gan dziesminieks, gan mākslinieks, viņš ir plaša profila radoša būtne.
Un tā kā man ir daudz dāvans no viņa. Liek, tur ir būlīs vecais, vai tā ir? Jā, viņš ir jaunos gados vēl. Bet tas ir sirsniņš, ja? Tas ir sirsniņš, jā. Viņš ir sirsniņš jaunībā. Pēc tam viņš bija vēl lielāks, viņam bija vēl lielāki ragi. Viņam tas aploks, kuram mēs brauksim garām vai iesim garām, uztaisīts viņam kā ganības. Viņš tur ganās. Un visu vasaru viņš tur vienkārši ārā dzīvo. Un viens sēņotājs rudenī, viņš tā kā neierauga, ka tur ir būlis apgūlies. Ja? Viņš pārkāp pār tam aplokam un ies tagad uz mežu. Un tas būlis tam sākumā skatās, viņš netic savām acīm. Manā aplokā kaut kāds sēņotājs ieradies. Viņš lēnām uzceļās augšā. Viņš tiešām, kur tik nekaunīgs. Un tad viņš nolēma, nē, tas jāpārmācas tur. Un viņš ieliek tajā ātrajā robā. Ja? Iedomājies, kad tonnīgs bullis ieliek robā. Un tad tas sēņotājs to ierauga, kas tas bija, kādā ātrumā viņš skrēja. Par savu dzīvību viņš nobijies. Viņš skrēja un beigās, kad bullis bija ar ragiem jau pie dibena, ja? Viņš tā līdaciņā pāri tam aplokam izglābās. Ja?